Dienas tev es uzticos, sevi Dievs, tev vienam, un mana sirds ir tavā plaukstā, es mūžīgi tev piederu. Jēzu, es tev uzticos, Jēzu, es tev piederu. Vien tev es dzīvoju, dziedu dziesmu šo. Jēzu, es tev uzticos, Jēzu, es tev piederu. Vien tev es dzīvoju, dziedu dziesmu šo no visas sirds. Kur iesi tu, es iesu tev līdz, caur asarām un prieku. No tā, ko tu man solīji, es dzīvošu pie tevis. Jēzu, es tev uzticos, Jēzu, es tev piederu. Vien tev es dzīvoju, dziedu dziesmu šo. Jēzu, es tev uzticos, Jēzu, es tev piederu. Vien tev es dzīvoju, dziedu dziesmu šo. Jēzu, es tev uzticos, Jēzu, es tev piederu. Vien tev es dzīvoju, dziedu dziesmu šo no visas sirds. Tevi dziedu dziesmu šo. Jēzu, es tev uzticos, Jēzu, es tev piederu. Vien tev es dzīvoju, tev dziedu dziesmu šo. Jēzu, es tev uzticos, Jēzu, es tev piederu. Vien tev es dzīvoju, dziedu dziesmu šo no visas sirds. Tevi Jēzu, es tev piederu.
dzīvoju, tev dziedu dziesmu šo. No visas sirds, no visas sirds, Jēzu, es tev uzticos, pie tevis dzīvoju, tev dziedu dziesmu šo. No visas sirds. Mani sauc Dāvids, un tā ir man brīnišķīgā sieva Liena. Un tā mums ir viena no meitiņām, un tā ir otra meitiņa. Un visi sanāk jūt jau. Jā. Tā īsais ieskats sākās 97. gadā, kad es piedzimu. Un kopš atceros, es pazīstu daļu no publikas, kopš es biju galīgi maziņš. Kad es kā pirmo Alpas vilcienu pazīstu visu Intu, Zigmundu, protams, tēti. Jā, kurš nezinu, Dāvids ir Zigmundam dēļ. Jā, viens no, mums vēl brālis, Emanuels un māsam arī brīnišķīgi liela ģimene, mēs cenšamies iet tajās pēdās. 2, tad vēl ir kur augt. 5 klusā. Un jā, tad to, ko es gribēju pastāstīt mazliet, kā tas iesākās mūsu ģimenes attiecību veidošanās un viss tas. Un paldies Dievam, ka es piedzimu kristīgā ģimenē. Tas, ka izglāba neskaitāmas reizes no visādām padenēm, no pat noškām, no sātana, no visādām lietām. Diemžēl arī kādā brīdī es paslīdēju, bet paldies Dievam, no tās pamatvērtības tika iestrādātas. Es viņus pieņēmu sirdīs, pie viņiem pieturējos, tomēr ir izaicinājumi vienmēr visiem. Un, bet es esmu šeit brīnišķīgi, un viss ir skaisti, viss ir labi. Un sākās pavisam vienkārši, kad ir jāuzmanās no kādiem cilvēkiem ar kādiem cilvēkiem tu sasveicinies, jo es satikos ar Lieni Zālītē, tepat 5. vidusskolā Spēku pasaulē, un pēc tam nodoma aiziet uz Maksimu, un tur es viņa pateica čau, un es ļoti uzmanīgs ar kaut sveicinies, jo pēc pāris gadiem to var apprecēties ar to cilvēku. Tā ir tāda man laba mācība, un brīnišķīga mācība. Tas ir tas, kā mēs satikāmies, kopš tā laika mēs gājām par tām pareizām pēdām. Liena nāk no tā teikt nekristīgas ģimenes, es nāku no kristīgas, bet sirdī un kāds par viņu noteikti ir lūdzis, to varēja just un redzēt. Arī tagad nākotnē visas soļus, ko viņi ir spērus, vienmēr domājam varbūt, ka kāds nedomā par mums vai nav lūdzis, patiesībā tur aiz stūri vai vecmāmiņa vai kāds par mums lūdzies. Un paldies Dievam par to, jo tas mums ir izručījis no kādām situācijām smagām. Un tas ir brīnišķīgi, jā. Un sākām mēs dzīvi kopā tā kārtīgi pēc tam, kad apprecējāmies un bijām arī nolēmuši. Pēc tam, kad pēc kāzām būs bērni un viss būs. Un tās lietas, kādā veidā to dzīvi strukturēja, dažreiz bija haotiski, bet galvenā tā doma bija tāda, ka es biju paņēmis visu to, ko man bija mācījuši. Mums bija šūdiņas, mums bija grupiņas, tāpat draudzes, lai gan es biju mazāks un neaptvēru tā attīstība, kā kuram cilvēkam notiek. Paldies Dievam, ka tā sēkliņa ir iestādīta, un par to es vienmēr tādos vieglos vārdos vienmēr stāstījis, ka tā mazā sinepes sēkliņa, kas tiek iestādīta, vienmēr ātrāk vai vēlāk viņa tā kā izaugs. Protams, ir atkarīgs, vai iekritīs graumulā, kā rakstīts Bībelē, vai labā augsnē, bet manā gadījumā tas bija ļoti labi, un īstajā laikā viņi labi auga. Un tad es to sēkliņu varu dot tālāk, un tā mēs viens te otru esam pa pišķīt sēkliņām ielikuši, un mēs esam izauguši bagātīgi ar pieredzi, bagātīgi ar zināšanām dažādām. Un šīs lietas, ko esmu iemācījies caur Dievu, caur Bībelēm, caur Bībeli, ikdienā, caur lūkšanām, ir spēlējuši ārkārtīgi lielu lomu, jo ir dažādi izaicinājumi cilvēkiem ikdienās. Tā pašā brīdī, kad es salīdzinu savu dzīvi, kāda man bija pirms kāda laiciņa, ja es būtu izvēlējies iet to pašu ceļu, ko man draugi būtu gājuši, piemēram, es būtu aizgājis ne tur, kur vajadzētu. Un ja tas piemērs, ka tu noturies pie tām vērtībām, kāda ir milzīga atšķirība pirms un pēc, nenoniecinot nevienu, bet ir novērtēšana, un tu esi pateicīgs par to, kā varēja būt un kā ir šobrīd. Un to apkārtie cilvēki redz un draugi redz apkārt. Un ir brīnišķīgi, ka viņi arī, kad ir pieauguši, kad viņi ir izgājuši visām savām grūtībām, cauri saviem izaicinājumiem. Viņi pēc tam atnāk ar tevi, satiekās vēl joprojām un tad jautā, kas, ko, kāpēc, vai tu vēl projām tici, vai tu vēl projām lūdzies atsevišķi un tam līdzīgi. Un tu var brīnišķīgi pateikt, jā, un tam ir rezultāti. Un ja redz, un var redzēt, ka viņi tieši sirds mainās, viņiem nav kas aizcietinājums, viņi skatās pavisam savādāk. Un tas ir brīnišķīgi, jo katrs no mums katram apkārt cilvēki,
Un tu nevar zināt, kurā brīdī tas vārds, ko tu esi viņam pastāstījis, kas ir saistīts ar to, lai būtu šis Dieva evaņģēlijs tālāk, lai cilvēku dzīves būtu izglābtas un lai cilvēki būtu ierakstīti mūžīgajā grāmatā. Tad tas viens brīdis, tā viena saruna var aizvest tālāk, un man tā ir bijis daudz reizes neskaitāms. Parasti elementāra saruna, tikšanās, mazs jautājums pastāst tēta liecību, Inta liecību, liecībās, Linēta liecības stāstīts tālāk. Un tu nevar zināt, tas aiziet Amerika, Zviedrija, tur ir cilvēks, pēc tam viņi tev zvana un ļoti brīnišķīgi redzēt. Ne tas, ka tavā spēkā tas viss notiek, to Dievs visu tur dara, bet tas, ka tev izmanto kā instrumentu, tu esi pateicīgs, priecīgs, ka tev tāda iespēja un tu dari ar to, kas tev ir tajā brīdī un tajā vietā, kur tu esi. Un beig rezultāts brīnišķīgs, jā. Rodas ģimene, ir attiecības, ir kolosāls vērtības un gribās, lai tas notiek arī pārējiem visiem cilvēkiem. Jā, tā kaut kā. Un es gribēju pasaukt Lieni. Un Lienai, manuprāt, ir brīnišķīgs aicinājums. Un ja salīdzināt Lienu pirms vairākiem gadiem, viņa tāda kautrīga, viņa nesaprat, ko līdz galam gribētu zināt tādā teikt aicinājuma ziņā. Un tad vienā brīdī viņa pa mazam sulītim gājas priekšu un tagad ir, es teiktu, atradusi savu lietiņu. Jā, sveiki visiem vēlreiz. Jā, mans ticības ceļš sākās jau ļoti agri, bet man bija tāds priekšstats, ka Dievs ir tāds neaizsniedzams, tāds ļoti cienījams un ka viņam nevar tā kā tuvoties, ka viņš vienkārši skatās, ko mēs darām un mūs vērtē. Bet tad nokļūstot šeit, pie šiem cilvēkiem, pie Inta, Zandas, pie Ivitas un Kārna un šajā te vidē es sapratu, ka nē, ka Dievs ir mīlestība, Dievs ir dzīvs, Jēzus ir ar mums, ka mēs varam viņam tuvoties, mēs varam no viņam mācīties. Un veidojot šīs attiecības ar Dievu un saņemot viņa mīlestību, esot draudzē, es ļoti stipri izmainījos. Jā, pirms 10 gadiem aptuveni mēs sākām ar Dāvidu dzīvot kopā, veidot ģimeni un iet draudzē. Un tur, jā, kā Dāvids minēja, es biju diezgan kautrīga un neiesaistījos daudz visādos pasākumos, bet tad, kad es attīstīju šo mīlestību pret Dievu, es lasīju daudz Bībeli, lūdzu, un veidojot ģimeni, es domāju, kā es varētu kalpot, jo es zinu, cik svarīgi draudzē ir kalpot, ka tas ir patīkami Dievam un ka tu arī pats no tā iegūsti ļoti daudz ko un tavā dzīvē viss uzlabojās. Un tad, kad pieteicās meitiņas, es sapratu, ka es nezinu, kur es varētu kalpot ar maziem bērniem, viss taču ir grūti un viss ir jāmāk savienot. Un tad mūsu draudzē radās iespēja un mums izveidojās bērnu kalpošana. Un tad man bija tikko piedzimusi Estere, mazā meitiņa, un es arī domāju, no ar zīdainīti es taču nekā nevaru palīdzēt. Bet Dievs tik ļoti parādīja man ceļu, ka es varētu kalpot tieši šajā te mazākajā grupiņā. No sākuma es tikai vedu Eliju uz nodarbībām, bet ar laiku es arī kļuvu par skolotāju un varēju darboties ar bērniem, kas man ļoti, ļoti rada prieku sirdī. Mēs veidojam dažādus pasākumus. Un kā arī tad, kad es biju maza meitenīte, mums no katoļu baznīcas bija pasākums Ziemassvētkos ar šīm te dāvaniņām. Tad es kādā brīdī to atcerējos un sāku meklēt informāciju, un šobrīd es organizēju arī mūsu draudzē Ziemassvētku pasākumus, kur apmēram katru gadu 300 bērniņi tiek pie šādām te dāvanām. Tikai tāpēc, ka man ir sirdī to organizēt un paldies Dievam, ka man ir tāda draudze, kur mēs varam sapulcēt šos te bērniņus. Un šobrīd mēs tik ļoti augam un attīstamies, ka ir jau 3. kalpošanas gads. Un mēs jau organizējam arī vasarā nometni pirmo, kur varēs bērni visu nedēļu dzīvoties. Būs kalpotāji no draudzes, kuri pavadīs ar viņiem svētīgu šo te nedēļu, kas man liekas, ka ļoti svarīgi, ka tu bērnos ieliec šo te kristīgo vidi, jo arī, kad mēs uz ielas evanģelizējam,
tad arī ir bijis gadījums, kad cilvēks pasaka, ka viņš tieši no šīs te bērnu nometnes ir tā kā sācis savu ticības ceļu, ka tur viņš pirmo reizi ir dzirdējis par Dievu. Un tāpēc arī man liekas, ka tas ir ļoti svētīgi un ļoti vajadzīgi, kad bērniem stāsta par Dievu. Jo man ir arī saskara ar bērniem, kuri nav ticīgi, un to ļoti labi var redzēt, to mīlestību, to Dieva klātbūtni. Un tāpēc arī mēs ļoti ikdienā mēģinām bērniem stāstīt par Dievu. Mēs mācām viņus lūgt, mēs kopā lasām Bībeli. Un tāpēc esmu ļoti pateicīga Dievam, ka es iepazinos ar Dāvidu, ka viņš man parādīja, cik Dievs ir labs, ka Dievs ir mīlestība un ka šobrīd Dievs man ir ielicis tādā vietā, kur es varu to arī izplatīt tālāk un ir tīpaši ar bērniem, kas man liekas, ka tas ir tas, ko Dievs vēlās, lai viņi arī bērniņi nāk pie Dieva. Jā. Tā kā īsumā tā. Un vēl mums bija viens video, ko mēs gribējām parādīt, bet es nezinu, vai tur var kaut kā. Jā. Jā. Iedod savu. Es tev aizsūtu, tu varētu tā. Jā. Tātad šis ir viens no piemēriem, kad Dāvidam ir par maz stundas dienā, tāpēc viņš iet sportot vakaros, mālos pēc visiem darbiem un visa pārējā. Un tad mēs ar meitenēm parasti mums ir nakts rutīna un vienu vakaru es nofilmēju to, kā mēs pēc vannas dodamies gulēt un tad tolīt Dāvids ar Intu padalīsies. Tur skaļāk nevar viņu? Tur jāpatrūko. Mums ir mamma, ka mums ir teicis, ka teicis stikls, ka viņš ir gudrs, ka viņš ir vēls, ka viņš ir stīpls. Es zinu, ka viņi ir uzaudzinājis gudrāku, ka viņš būs gudrāks par visiem. Paldies, ka mēs esam labi cilvēki. Mēs dažiem, ka mēs nebijām piedzimušas, man teica, iedavējuši un kāds nē. Paldies, ka tu esi visforšākais savu Jēzu. Āmen! Tagad es. Paldies, ka mēs esam vareni, ka nebija uz temiņu, ka tētis ir gudrs, ka mēs metījām, ka mēs uzvarējām to, ka māsa man palīdzēja, ka tētis ir tips un vēlams Dievs. Jā, un atkal gribās uzsvērt tās mazās sēkliņas, kas iesējas, pēc tam viņas nāk ārā un tie rezultāti ir brīnišķīgi, ka to var vairot un to var dot no sevis, to, ko tev Dievs ir ielicis, un to var dot nākamajām paudzēm un tā, ka tu pats to piedzīvo savā dzīvē, tas atkal tāds kolosāls moments, kad atkal viss strādā, viss tas, kas ir rakstīts, tas ir patiesība un to ir brīnišķīgi redzēt savās dzīvēs. Jā, jo laikā ir tā, tu redzi kā pieaugušo ģimenes, tā kā, apkārtējā, kas ir vecāki, kā viņiem iet, tas ir visus priekšu, pēc tam tu piedzīvo sev, un tu redzi, kā tas iet tālāk, un ja tu pieturies pie tā, tie ir brīnišķīgas cilvēciskās sajūtas un Dievu piepildīt mērķi, vairoties un paplašināties. Jā.